Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Esiet sveicināti visi 1-1 TV skatītāji. Šodien esmu uzaicinājis ciemiņu, ne jau tikai ciemiņu, bet šobrīd pēc manas aptaujas izvirzīto labāko sportistu, kas nostartēsies Olimpiskajās spēlēs, Toms Kuņš. Sveiks, paskaties uz sevīm. Kur rezultāti Parīzē jūs novērtētu visvairāk? 1770 cilvēki nobalsojuši. Ne tā kā Trumpam, tik daudz, bet paskaties, tev tauta ir novērtējis. Man liekas, tas ir vairāk tāpēc, ka cilvēki nebija gaidījuši. Nē. Es tieši tagad sāksim paspekulēsim bišķiņi. Tu gaidīji 5. vietu? Ko tu vispār gaidīji? Ko labāk. Vēl pat labāk. Protams. Bet tas nozīmē, ka tu jau Tour de France laikā jau domāji par olimpiādu. Par olimpiādu es jau domāju pagājušajā gadā. Kādā pakā, jā. Bet, protams, Tour de France laikā tas arī bija, visu caur gadu tas ir vienmēr bijis galvā iekšā. Arī pirms Dauphins jau maija beigās, jūnija sākumā es braucu uz Parīzi apskatīt trasi. Pat apskatīt, ja? Tas viss ir ieguldīts darbs, laiks. Tur atļauj braukt par to monometru augšā? Nē, jā. Garš tās cīsts. 270 km parasti treniņā nenobrauc, līdz ar to mēs atvēlējām. 2 dienas reāli, ko nobraukt, lai varētu visu izbraukt, bet, diemžēl, pirmās dienas pašās beigās es nokritu salauz ričuku, tā ka 2. dienā, kad mēs braucām trasi, mēs lielāko daļu izbraucām ar mašīnu, jo man vienkārši nebija ričuks, ar ko braukt. Un tad to pilsētas apli, kas bija beigās Parīzē, mēs izbraucām ar mehāniķi, ar pilsētniekiem. Ieskicēja. Vismaz saprat, kas tur būs, kā sagatavot materiālu un tā tālāk, jo, protams, pēdējās dienās, kad tu redzi noslēgt to trasi, dažreiz tas ir bišķi par vēlu. Labi, sāksim ar teorijas, kā saka, vai tu to teoriju apstiprinās, vai tu viņu nolieks. Tātad visur saka, ka bez komandas uzvarēt nevar. Tu pierādīji pilnīgi pretējo. Kas tavā komanda? Pagaidi, tā bija uzvara. 5. vieta, tā ir uzvara. Tā ir uzvara, tāpēc, ka tu biji vienā no galvenajām grupām un tā tālāk. Ne jau tu tur pasaki, man, kas bija tavā komandā? Kurš bija tavā komandā, kas palīdzēja tev vidēt? Reāli. Trasē. Jā, tieši tā. Protams, ka ir diezgan sarežģīti un tas rezultāts, protams, varēja būt labāks, ja man būtu kāds, viens komandas biedrs kaut vai bijis tajā. Tas varētu pievest visu laiku kaut ko, ja? Varētu vairāk pievest, bet arī, par pozīciju palīdzēt labāk cīnīties, jo viena no tām lietām, ko es, nedaudz par sevi kritiski domājot, kā es to trasi varēju labāk nobraukt, ir tas 2. aplis, kad mēs braucām Montemāra kalnā, ka es biju bišķi par tālu tajā pozīcijā, un līdz ar to, ja tur būtu kāds, jā. Jau 2. aplī jau kaut kāds 1. aplī mēs aizbraucām, un tad 2. aplī es nebiju gaidījis, ka tik ātri mēs piebraucam klāt atkal tam kalnam, jo īstenībā mēs neredzējām, to braukšanu no viena apļa uz otru apli mēs neredzējām. Mēs redzējām, izbraucām vienu apli apskatē un aizbraucām uz finišu. Līdz ar to es nesaprotu īstenībā, cik mēs ātri, nonākam jau atkal tajā kalnā. Jā. Un, līdz ar to es biju bišķi par tālu, un tad negribējās riskēt, lai, protams, ar visu kaut kādiem manevriem var mēģināt tik līdz pašai priekšai, bet tomēr tas ir risks. Tu vari nokrist, sadurties, kaut ko lecot apmalīts un tā tālāk līdz ar to. Es biju pārāk tālā pozīcijā, bet es zināju, ka ir vēl viens aplis un vēl būs iespēja tikt atpakaļ līdz priekšai, kas arī izdevās. Bet, ja es būtu bijuši priekšā, varbūt bišķi citādāk. Būtu citādāk. Es saprotu, arī komentētājs Eurosportā tev diezgan lielīgi teica, ka tu esi viens no kandidātiem, kurš var tur izšaut, ja? Kā viņš teica, tie, kas pa vienam, tur bija veseli čupi pa vienam, jūs tur kaut kā negrupējaties vai visi gribēja vinnēt? Nē, te ir tā, ka, protams, ja visi, viena no lietām, ko tu prasīji, tā teikt, kas man palīdzēja trasē. Protams, mums bija īstenībā liels atbalsts no Latvijas Olimpiskās komitejas. Nē, tas skaidrs. Viņi bija, trases malā man palīdzēja. Bet kas ar mašīnu brauc kāds? Un ar mašīnu brauc, Linārds Veida bija pie stūras. Cik tev bija riteņi? Viens tikai ričuks. Tikai. Un ja būtu tas sabojies, tad viss, tad ārā. Cik ir, piemēram, MM-pūlam, cik bija riteņi? Arī gan jau viens. Arī viens. Bet visiem ir tikai viena mašīna, un tā teiksim, Beļģiem 4 cilvēki, viņiem ir viena mašīna uz tiem 4 cilvēkiem. Bet tādas mazākās nācijas kā mēs, tās dala. Ar ko jūs dalījāt? Un mēs dalījām ar Igauniem. Un īstenībā
teorētiski mēs nedalījām ar Igauniem, bet izdevās samainīt to situāciju. Mēs laikam oriģināli bijām ar Slovākiem, bet tad Slovākus apmainījām pret Igauniem. Igauni bija ielikt ar kaut ko citu, es neatceros. Bet, protams, ar Igauniem bija ciešāks tas kontakts, es Mādi arī zinu. Un līdz ar to bija, viņi bija pie mums, viņu ričuks bija uz mūsu jumta, viņu pudeles bija pie mums, un mums bija vienkārši noruna, ka ja kāds, es vai viņš braucam pēc pudelēm, tad paņem arī otram pudeles. Nebija tā, ka viņš uz tevīm strādāja? Nē. Tomēr man likās no sākuma, ka tas Igaunis tev palīdzēja, ka viņš sāk strādāt uz tevi. Nē, galīgi nē. Bet, tā kā man par laimi bija pietiekoši daudz no komandas Latvijas cilvēku trases malā, līdz ar to man īstenībā, ja visas pudeles es paņemu un viss izdodas visiem aizbraukt uz tiem punktiem, jo tas, protams, arī nav tik viegli, tik līdz tam punktam, ka tos ceļus slēdz diezgan laicīgi un tā tālāk, teiksim, Aldis Cīruls, viens no lobda aktoriem, viņš 12 stundas pavadītajā dienā, viņš izbrauc pirms mums, lai aizbrauktu līdz ēdināšanas punktam, un tad vēl pēc ēdināšanas punkta viņam tur bija transfers atpakaļ, viņš visu dienu praktiski pavadīja, tā kā ārā no pilsētiņas, tikai, lai iedot man pudeli, un beigās es nepaņēmu. Bet, tas ir tas, kas bija vajadzīgs, jo, ja es pēkšņi būtu iepriekš kaut kur nepaņēmis, tad man tur toču vajadzētu. Un līdz ar to, tā kā man bija tik daudz tas atbalsts trases malā, ka man īstenībā līdz mašīnai nevajadzēja braukt. Bet viņam nebija tik daudz, un viņam vajadzēja. Un tad abas reizes, kā viņš brauc, viņš arī pieved man pudeli. Un tāda bija noruna, ja man kaut kādās vairākās reizēs būtu sanācis tā, ka es nepaņemu, vai tā diena būtu karstāka un vajadzētu biežāk braukt, tad, protams, es arī viņam būtu paņēmis. Tu viņam kaut ko pēc gongas uzsauci viņu? Nē, kā tā bija saruna, viss mierīgi. Es domāju, ka tev atsevišķi vajag ar viņu noreiķināties kaut kādā veidā, ka viņš tev palīdzēja. Ja tu būtu medaļu dabūjis. Tad varbūt. Tad es viņam pārstāvu. 6 stundas brauciens. Cik vajag ēst un cert tajā laikā? Tu tāds tieviņš esi, ja? Man būtu vajadzētu vairāk, ja? Nē, es īstenībā skaitīju tīri tāpēc, ka mums iedeva to sodu par to ēdināšanu. Es skaitīju, cik pudeles es paņēmu trasē, un reāli bija kaut kāds 15 pudeles līdz ar to sadalot uz 700 eiro. Nav tik traģiski. Vienreiz 4 gados. Ēdiens cik? Ēdiens arī, tā kā... Kas ir ēdienā? Ēdiens ir speciālie sporta batoniņi, želejas, vēl tādas marmelādes, tā kā tas pārsvarā tās 3 lietas bija vienīgais, ko es ēdu. Kur tu viņas lietas? Mums ir kabats uz muguras. Un tad man arī trases malā, kad man deva pudeles, bija pudeles, kurām vienkārši piestiprināti bija želē ar skoču, teiksim, un bija pudeles, kuras bija tajā feedbackā maisiņā, kur bija 2 pudeles, un tad tur bija iemest arī batoniņu, jo maisiņas dažreiz daudz vieglāk ir paņemt kā pudeli. Tā, runāsim tad par visu taktiku tagad, teiksim, kā tu vispār, Eirosporta komentētājs teica, ka tā ir labākā trasa forever. No visām olimpiskajām trasēm, kādas ir bijušas. Es neesmu speciālists. Ko tu pastāstīsi par to trasi? Kā tavā izpratnē viņa bija? Noteikti, ka bija diezgan laba trasa, lai uztaisītu dinamiskas tās sacensības. Jo nebija baigi smagie kalni, kas tā kā visus sabaida un visi gaida tikai to kalnu. Bet tāpat laikā man likās, to trasu varēja uztaisīt nedaudz labāku, jo bija tāds, labi, uz 90 cilvēkiem tās vietas bija mazāk bīstamas, jo tas pelotons ir mazāks. Bet bija vietām, kur sāliņas, apļveida krustojumi, visu kaut kādu brīnumus tā ceļi parādās, kurus grūti, tā kā lielākā pelotonā būtu ļoti grūti apbraukt. Bet par laimi, baigi daudz kritienu nebija, bet es biju gaidījis vairāk, bet, tas mazais... Tur jau vien brīd lietas pat uzlīja, ja? Lietas baigi nelīja, bet kaut kur bija slapši nedaudz vienkārši. Bet vēl man liktos labāk, ja būtu vairāk apļi tajā pilsētā, jo... Vēl vairāk būtu. Jā, tā kā bija reāli... Jūs tur pa tukšo nobraucāt. Bija reāli 2,5 apļi. To distanci līdz Parīzē jūs pa tukšo nobraucāt. TV ekrānos gan jau bija labi skati, man liekas. Izvēlējušies, kur aizvest, lai parādītu tur Versaļu un vispārējos. Kā mums izvadāja pa visurien, lai viņi var visu parādīt. Bija arī riteņbraucēji, kas skatījās tas skaistākās vietas Parīzē, nebija tā? Apmēram tā varēja būt, jā. Tā bija tāda sajūta, ka mēs tur braucam pavadāt visus kā turistus apkārt. Jā, bet vispār, ko nozīmē tāds olimpiskais brauciens, jo tomēr, viņš ir līdzīgs pasaules čempionātam, vai tomēr nav viņš? Ir līdzīgs, bet jā, tie 90 cilvēku uz starta noteikti izmaina to nedaudz, jo līdzīgs ir tas, ka arī nav rācijas, komandas ir citādākas, ir nācijas, nevis... Bez rācijas, ko nozīmē bez rācijas? Visas ņuh? Teiksim, tā lielākais bonus tam rācijām ir, ka
tu zini, it sevišķi, kad tu brauc kaut kādas sacensības, kur no punkta A uz punktu B tu brauc, tu zini, nu, tā kā, kas trasē nākamais nāk, jo no punkta A līdz punktam B, teiksim, Tour de France, mēs nevaram visus posmus izbraukt, un arī, teiksim, var gadīties, ka, es nezinu, ir arī citas lietas, kas notiek ārpus sacensībām. Ātriem jāpabrauc garām, mums ir gadījies, kā ātrie brauc pretējā virzienā, līdz ar to, nu, ir kaut kādas situācijas, kur tev tās rācijas vienkārši izglābj drošības ziņā. Un to visu padara daudz saprotamāk. Tu zini, kas notiek, teiksim, dažreiz trasēs pēkšņi izmaina kaut kādu trases daļu sacensību laikā, ko tu nezini, un viņi vienkārši ir izmainīti. Bet, nu, labi, pasaules čempionātos, Eiropas čempionāts, arī olimpiādē praktiski vienmēr ir apļi. Un tad tu to apli tomēr var izbraukt, tu apli apmēram zini, un tur apli noslēdz tik labi, ka nav pārsteigumu. Pārsvarā nav. Vienmēr gadās, bet nav. Nu, tā kā normālos gadījumos nav. Bet jā, nu, tā kā profesionālā sacīkstēs, protams, tas padara tās lietas bišķi drošākas un kontrolējamākas. Sportā ir vairāk enerģijas nekā upē. Gribi iegūt vairāk? Peldi pret straumi. Nesa ozoliņu ar visām bitītēm. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Vēlreiz par šo olimpisko startu. Tu zini, ka, nu, piemēram, vai absolūtais favorīts bija Remko, kurš viņš vinēja gan grupas braucienu, gan individuālo braucienu. Tas vispār bija vēsturē, kad viens cilvēks. Nu, man liekas, bookmakeriem viņš nebija galvenais favorīts, bet ja man kāds prasīja, es teicu, ka man viņš ir galvenais favorīts. Kas ir tas viņa spēks? Viņam ir laba komanda. Nu, beļģi bija 4 cilvēki. Jā, tieši tā, beļģi 4 cilvēki. Un Van Aerts, piemēram, atstāja viņam atstāja. Nē, neatstāja. Bet daudzi skatās uz Van Aertu, līdz ar to tā kā noņem no Remko nedaudz. Nu, labi, Remko jau tagad arī vārds pēc Tour de France. Protams, uz viņu arī skatās, bet parasti ir tā, ka jā, nu, tā kā, nezinu kāpēc, bet vēl joprojām ļoti daudz skatās uz Van Aertu vairāk. Un it sevišķi, ja Van Aerts tā kā bija tajā vienā brīdī, ka aizbrauca Van Aerts, Van der Poels, es tur biju, un vēl Alaphilippe un Jorgensens, tad skaidrs, ka visi zina, ka, ja ir Van der Poels un Van Aerts, 100% tas ir jāsavāc, jo tas ir, nu, tā kā... Viņi var aizbeigt. Tas ir viss. Ja mēs nenoķeram, gonka beigusies. Bet, kā viņi noķer, Remko, bum. Un tāpēc, ka visi... Tā bija izdomāts? Nu, viņiem gan jau bija tā. Tu domā, tā bija taktiskā? Jā. Baigi interesanti, jā. Bet tad Van Aerts atdeva, bet viņš jau, man liekas, vienu medaļu dabūjis bija Tokijā. Trešais viņš bija. Bet trešais viņš bija te arī. Tokijā. Nē, viņš nebija trešais, te bija Laports. Individuālai braucienā. Individuāli, pareizi viņš bija. Bet, baigi interesanti, nu, te cilvēki, nu, Toms Kuņš ir 5. vietā, bet neviens jau nesaprot tās detaļas, cik tur ir. Un es jau visiem te arī propagandēju, to noskatieties Netflixā tos 2 seriālus. Nu, tur katra epizode tiek izrunāta, jā, un cik nervozi tie ģenerāli menedži, nu, tie vadītāji, ko viņi runā, kā viņi runā un kā viņi lamājās. Viņi no vienas puses, tu malacis, no otras puses, tu esi pēdējais, jā. Tev ar tā, tu ar to es dzirdu. Nē, nu, labi, ar izlases braucot ir nedaudz savādāk. Nē, nu, tur ar izlases, jā, bet vispār tas psiholoģiskais spiediens ir arī no viņiem? Nu, uz olimpiādu nav. Nu, lēdz, olimpiādu tev neviens negaidīja no tevis neko. Nu, neviens cits tikai izņemot. Kur Ģumos gaidīja. Tas teica, ka nu, labi, arī tie cilvēki, kas tomēr, jā, mani pazīst, sako nedaudz vairāk, viņi zināja, cik nopietni es tam gatavojos. Kas bija tavs tas trumps tajā trasē? Nē, nu, tā vienlīdzīgā trase? Tā trase noteikti ir diezgan piemērota. Jā. Bet nu, arī tas, ka bija haoss. Vienmēr olimpiādē tomēr ir tas haoss. Tas haoss. 90 cilvēki, tās mazās komandas, tas noteikti. Viņi tur katrs kaut kur skrien, nevar saprast, kas notiek. Jā, noteikti man palīdz. Jā, tas baigi interesanti. Bet izejot no tā, nu, teiksim, tad kad jūs tuvojaties jau finišam, jā, tur bija tāda, es arī biju apjuts, ne jūs rādīja to Remko, kā viņš tur smuki izstījās ar to ekrānu, tur otrais tur francūzs arī jau visu, nu, un tad tā jūs grupa tur pazaudēja, jūs grupa beigās, jūs izgājāt uz to galveno, un tad tik parādīja, ka tur viss esat visi, jā. Es pat nezināju, ka tu tur esi.
Saprot, bija tāda sajūta, ka tie komentētāji arī Latvijas televīzijā, kas pārslēdz. Viņi nemaz nezināja, ka tu tur esi. Viņš tur ir, saprot. Tu tur kuro brīdī parādījies? Nu jā, bija diezgan daudz, protams, jā, kā tu tik klāt tai grupai? Sacensībās ir diezgan sarežģīti noķert visus kadrus, jo tomēr aizkadros. Es pēc tam dzirdēju, cilvēki man stāstīja, ko viņi redzēja, un es sapratu, ka diezgan daudz ir palīdzis aiz ekrāniem. Tāpēc es gribu zināt, kurā brīdī tu parādījies tajā grupā? Kas tur bija? Kas tur notika? Bija tā, ka pēc tā trešās reizes tā Bruģa kalna es biju kopā ar Ali Filipu. Tas jau atzina, jā, Ali Filips. Bet viņš tikai sēdēja, jo viņam priekšā 2 francūži. Un tad mēs ar viņu un Valteru noķērām priekšējo grupu, kur bija Tratniks, šveicietis un vēl kaut kā džeki. Un ar tiem pēdējos 2 kilometros, 2 kilometru atzīmi praktiski, un mēs tieši noķērām to grupu. Cik tur bija sekundes starpā? Sākumā bija gabaliņš, mums nācās iesvīst, lai viņus noķertu. Protams, Ali Filips. Bet jūs redzējāt viņus? Mēs visu laiku viņus redzējām. Ne visu laiku, bet taisnēs kaut kādos brīžos mēs viņus redzējām. Bet tas palīdz? Protams, jā. Tu zini, ka tu kaut ko tūlīt noķert. Tie, piemēram, Remko, tu zini, ka viņš to riteni sačakarēja. Kā viņš bija sačurājies? Nē, to es nezināju. Es zināju, ka viņš ir tik tālāk. Kā viņš bija sačurājies? Mēs viņam ritenis nogrīz. Viņš nezina 10 sekundes, 5 minūtes vai cik. Mēs sežam pie teļu, domājam, mierīgi. Tā kā viņš dabūja to riteni, saprat, ka viņš vinnēs. Bet principā viņš vispār neko nezināja. Beigās viņam tak droši vien arī pateica, ka tur. Viņš palika mierīgāks, bet īstenībā tas stress bez tā braukt bez tā bija. Kā tu orientējies? Es apmēram zināju, kāda ir situācija. Līdz galam es nezināju, bet es zināju, ka Remko ir tālu, jo mašīna mums pabrauca garām. Tas nozīmē, ka viņam ir vairāk kā minūte. Un es zināju, ka priekšā mums tā grupiņa, kas ir, noteikti cīnās vēl joprojām par medaļām. Es nebiju pārliecināts, vai tā kā sudraba un bronza vai tikai bronza. Tas pēdējais līkums, kur jūs iebraucāt iekšā, ka jūs tur braucat pa taisni, kas tur pa cīņu notiek? Tā taktiska cīņa, bet es skatījos, ka tur kaut kas taktiski notiek. Īstenībā bija tā, ka pēdējā kilometrā, lai arī bija 2 francūži, es mēģināju, es zināju, ka Laporte uzvarēt sprintā ir diezgan sarežģīti. Nevarēja bēgt prom? Bija iespējas es mēģināju, jā. Un viņi to noķēra? To neparādīja TV ekrānos. Es tāpēc domāju, kur tu tur pazud. Tu mēģināji sprintu? Es mēģināju pēdējā kilometrā uzšāvu no aizmuguras, es biju pēdējais. Es nācu ar švunku garām, bet, Ali Filips, protams, savam komandas biedram pirmkārt, lai es nepiebraucu pie Maduās. Tu jau varēji otro vietu varēja noķert? Nē. Bet, tā kā jebkurā gadījumā viņam ir mani jānoķer, lai toč nevar. Jo viņš jau var nezināja, cik tālu Maduās ir vai kā. Un arī, lai aiztaisītu to caurumu, lai pievilktu Laporte klāt. Cik tu biji tās sekundes priekšā tajā izrāvienā? 2-3. Necik daudz. Bet ja būtu 5 un vairāk, tad būtu aizbēdzis? Ja vēl Filips nebūtu aiztaisījis, tad ļoti iespējams būtu aizbēdzis. Man jau tur nevajag. Un bronzas būs, jā? Tad, kāpēc cilvēki jau grib zināt, kur tā bronza bija, kurā brīdī bija? Tas bija noteikti viens no tiem brīžiem, kad varēja, ja tur būtu viens mazāk francūzs. Tad varētu. Tie pārējie, kas bija tur? Amerikāns, austrietis, tā kā visas dažādas nācijas, visas pa vienam. Un tu biji stiprāks pa viņiem? Tajā brīdī visi vienkārši skatītos viens uz otru. Varēja aizbēgt. Kā man tiktu 5-10 metri, ja neviens to caurumu neaizstājas, viss pasākums beidzās. Jā, tur bija tas lielākais. Jo, kāds mani pievelk, tā viņš visu pazaudē. Bet, Ali Filips, tāpēc, ka viņam ir komandas biedrs, viņš pievelk, un viņš, lai arī visu personīgi pazaudē, bet viņš atdod partnerim, ja? Tieši tā. Bet francūži 2 medaļas dabūja. Neviens negaidīja, ja? Es domāju, ka ne, un tāpēc arī viņiem bija beigās īstenībā super taktika, jo Ali Filips mūsu grupā bija tāds, kas nestrādāja, Laporte bija tajā grupā tāds, kas nestrādāja, jo viņam ar priekšā bija. Līdz ar to cepur nošķiekiem. Kā ir finišēt pie Eifeļa torņa? Skaisti. Nē, kā tas? Nē, skaisti. Nobildējies tur tā? Protams. Ar riteni kā Remko? Tik traki, nē. Ja būtu uzvarējis, varbūt. Bet... tad tā bilde būtu episka. Jā, man liekas, vēlreiz dzīvē man tā nenotiks, tas točs. Tā ka visi īstenībā arī tas aplis, tā skaņa, kāda bija tajā kalnā, kur tas pūlis milzīgais ar tām tuvajām mājām, man liekas, tā skaņa vienkārši tā iekoncentrēta bija, ka nekad mūžā nebija tāda skaņa dzirdējis. Labi, bet tagad tu man izstāsti tie skatītāji. Tādi, vienalga, šitādi, viņi tak bija pilnas ielas. Jā. 5 rindās. Jā.
Un visi bļāv, kāda sajūta. Tev jau bija kosmos. Ja? Viņi tev tā kā uzvilka? Noteikti. Tā ir sevišķi pirmajā reizē, tu negaidi, jo, tā kā, visas distances garumā ir tie skatītāji un stabili, ka to 270 km garumā, miljons bija ceļa malā. Miljons toči. Bez pārspīlēšanas. Teic, ka tur miljons vien Parīzē bija. Tieši tā. Un tu iedomājies, mēs vēl braucam 200 km ārpus Parīzes. Un tur arī bija cilvēki. Nebija tā, ka neviena tur nav. Tur bija cilvēki, es nezinu, katrā kilometrā, bet tu iebrauc tajā pagriezienā pa labi, un tā skaņa bija vienkārši, protams, osādmētās. Vienkārši nenormāli. Baigi. Es skatījos pa televizoru, un es jau biju jau uzvilcies. Tomēr 6 stundas nostīties, kā, bet tad pa dienas vidu, kā, tad var skatīties, kā vakarā vai kā, un es jūtu, ka kaut kas būs. Es jau ka skatos, es ieslēdzu kaut kādu pārraidi, un it kā nav, un beigās kaut kas notiek. Un tas, ka tu tur iznāci, es jau uzskatu, ka 6-nieks, es uzskatu, tas jau ir kosmos pēc būtības. Tādā. Ja padomā, kāda ir tā konkurence šoseis riķņbraukšanā kopumā, tur es tagad runāju ar kaut ko man prasīju, kāda bija atlase, kā tie 90 cilvēki atlasījās. Es īstenībā nezinu, bet rangā ir pār 2000 cilvēki. Kad sportā iestājas klusums, tas nozīmē tikai vienu – gatavojies negaisam. Caur sīderāba virzi gāju, nezāriņa nenolauzu. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Pār 2000, līdzīgi. Tā kā beigās tomēr diezgan daudz, jā. Kas būtu mainījies, ja būtu kāds no Latvijas? Kaut kas būtu pamainījies? Es saku, tas, kas, manuprāt, visvairāk būtu palīdzējis, ir tā pozīcija, iegūt to pozīciju labāku, lai... Neko vairāk, bet ūdeni pienes vairāk. Tas arī, protams, būtu palīdzējis, nebūtu tik daudz, varbūt jāstraucās par tiem dažādiem punktiem. Bet tā pozīcija noteikti būtu bišķi vieglāk dabūjama. Finišs. Kāda sajūta ir finišā? Kas tur notiek? Kāds tusiņš notiek? Tu bildi jau parāda tāda. Tev maz rādīja, vispār gan nerādīja. To Remko tur rādīja visu laiku, un tos francūšus, nebūtu tos francūšus, varbūt ar tev būtu parādījuši. Nebūtu 2 francūši, tad toči būtu parādījuši. Kā tā sajūta bija? Nē, īstenībā rīktīgi. Prezidents bija? Prezidents nebija tur. Viņš neticēja. Prezidents arī pirms start nebija, ja? Nē, man liekas, tajā dienā viņš pie Aļonas aizbrauc, viņš pie Tīnas aizbrauc, tām meitenēm nākšo dienā rokas drebēja. Labi, ka pie tevs neaizbrauc. Tev varbūt rokas drebo, tas nav problēma, jāmanījās jau ar kājām. Jā, bet zin kā psiholoģija ir svarīga lieta. Bet, tā sajūtas noteikti, diezgan, nedaudz, protams, sarūktinājums, ka tik tuvu tai bronzai, bet, protams, arī gandarījums par to, ka tik tiešām viss tajā dienā izdevās. Tas atbalsts, ko trases malā es dabūju, bija tomēr neatsvarams. Bez tā tik tālu nebūtu aizcīnījies. Un tā, ka beigās, protams, gandarījums. Kādreiz bija 4., 5., 6. vieta ar apbalvoju. Es atceros, kādreiz bija tā, es nezinu. Tagad nē. Tagad nē, žēl, bet tādā veidā. Tā kā kādas ir vispār, teiksim, tā... Šādas viendienu braucieni arī būs pasaules čempionāts. Būs šodien pasaules čempionāts. Tu brauks, ja? Septembra beigas, jā. Cik latvieši būs? Man liekas, ka 4. mēs būsim. Tad jūs būs gatavs? Tāds ir plāns, jā. Es iespējams nākamnedēļ braukšu. Kad tev ir tieši? Kurš datums? 29. 29. septembris? Jā. Tas ir mēnesis, pusotru mēnesi, ko sagatavoties ir. Ko pāriesim pie saldēdiem? Tour de France. Godīgi sakot, tas nebija tas Tour de France, kas tev parasti bijis, kur tu kaut kur otro vietu dabūji, bet kāda tavu loma bija šinī te braucienā? Šinī te velobrauc, visā tajā maratonā lielajā. Galvenais komandas uzsvars bija uz Pedersenu, bet diemžēl viņš... Sprint, bet arī tādiem smagākiem posmiem, kur viņš arī var vinēt, jo viņš nav pilnīgi tīrs sprinters, lai arī viņš sprintē. Nenotraumējās, ja? Viņš nokrita, salauz roku, ielauz roku. Un līdz ar to aizbrauc mājās. Un kas notiek, ka līderis nav? Kāda ir plāns B? Sarežģīti. Par laimi mums bija plāns B un C. Skuiņu uz galveno vilkt. Plāns B bija Čikones kopvērtējums. 10. viņš iekļuva, ja? Līdz pēdējiem posmam, jā. Pēdējā posmā viņš 11. beigās palika tomēr. Individuālais brauciens nav viņa spēcīgākā puse, un tas individuālais brauciens Nīcā bija smags. Tas bija vispār un pēc 3 nedēļām, tomēr, viņam grūti gāja, jo viņš arī sezonu iesāk vēlu, viņam trūka nedaudz tā bāzīt, ātri vajadzēja varbūt sasteigt nedaudz, bet katrā ziņā,
tā kārtas mēs diezgan daudz likām uz viņu. Un tomēr tas ir baigi respektāvelais rezultāts finišēt kaut vai 11. vietā. Bet, nu jā, un tad arī, protams, C plāns bija posmi. Arī nesanāca. Posmu uzvarēt nesanāca, jā, bet bijām tuvu, bijām cīņā. Tā 4. vieta, kur Krists arī finišēja turpat 10. Jā, toreiz jūs visi kopā bijāt. Tā tomēr bija, nu, tā kā mēs reāli bijām cīņā par uzvaru. Un, protams, tāpat kā olimpiādē, kārtīm ir tomēr jāsaliekās pareizi. Citu taktikas mums bija tā, ka tajā brīdī, kad izveidojās tas atrāviens, kur bija tie 3 priekšā, un mēs bijām īstenībā 5, es atceros, kas mēs ķērām, viens no tiem nokrita, un tā sprauga, kas bija gandrīz jau aiztaisīta, ar kritienu mēs visi sabremzējāmies, jo tas kritiens nobraucienā jābrauc nokritušais, visi sabremzējās, tas pārsvars nedaudz izauga, tad mēs aiztaisījām ciet līdz kaut kādām 9 sekundēm, un beigās nevarējām aiztaisīt līdz galam. To es sapratu, kāpēc kaut kas tur notika, kad atrāviens. Un tomēr, nu jā, ja nebūtu tas 5. nokrits, tad visdrīzāk mēs būtu piebraukuši, jo būtu vēl viens motors, kas valk. Nu jā, tā ir. Nevar to prognozēt. Vēl interesants tāds jautājums ir, kāpēc Pogačars un Vinegārds nepiedalījās olimpiādē? Nu, saguruši, Džeki. Vai tā trasa nebija viņa? Nu, arī trasa nav īsti viņa. Pogačars jau līdz pēdējiem brīdim un tad viņam tur, tā kā, es nesaprotu, tur Rogličs ir ārā bija, un viņam tur īstā komanda nesanāca, tāda. Nu, es domāju, ka, jā, pirmkārt viņam būtu noteikti grūti, bet tāpat laikā stabili, ka viņš būtu sevišķi individuāli braucienā, noteikti medaļu būtu dabūjis. Līdz ar to, nu, tā kā, es nezinu, varbūt viņš nožēlos vēlāk karjerā, ka tomēr nepiedalījās un... Viņš jau vienu medaļu viņam ir. Zelta nav, bet, nu. Nu, jā. Viņš ir jauns čals. Jā, bet, nu, zin kā, tomēr. Nu, Tour de France mēs iziesim bišķi cauri. Tātad vispirms es gribētu pa Cavendish 35. uzvaru, kur, man liekas, tas bija lielākais notikums Tour de France. Pat ne Pogačar uzvaru. Nu, jā, kā tas tika atspoguļots? Pēc tam traumām un visu, kas viņam bija, kā viņi Astanu pierunāja atkal startēt, un viņš vinēja. Tu tur kaut kur klāt biji? Nu, jā, tajā posmā es biju, jā. Nē, es domāju, kaut kur viņam tur... Bet īstenībā tas bija tas posms, kad mūsējs nokrita un arī Pedersens, jā. Tā kā mums komandai tas bija diezgan skubīgs. Liels trieciens, jā. Bet, nu, vispār tas čals tak bučojās ar visiem iespējamiem. Nē, nu, protams, nu... Kas viņš vispār ir pēc čalu? Viņš nav tāds selfish vispār bija? Nebija? Nu, jā, bet dažiem... Nē, nu, nav, es nezinu. Ir tā, ka diezgan daudz braucēji, kas tomēr cīnās par tiem lielajiem rezultātiem, kam ir tās daudzās uzvaras, viņam tomēr dažreiz jābūt jādomā tikai par sevi. Tikai par sevi, tur tas ir. Nu, un tagad tas līderis arī jaunais mums tagad ir. Nu, kas ir jaunais sprint līderis? Kas viņa Philipsens, jā. Tātad, nu, Philipsens jau tur arī ir, nu, kā saka, ne to labāko reputāciju, jā. Bet, teiksim, ir jau viņam tagad konkurence no Āfrikas ir, jā? Nu jā, un tas arī bija viens vēsturisks brīdis, kā tas no kurienes? Melnie braucēji vispār nav nemaz tur. Nu, viņš Giro jau ir vinnējis posms. Jā, bet tā nekad nekur Bet, nu jā, Tour de France viņš bija pirmais, arī pirmais, kas zaļo kreklu aizved līdz finišam. Tā kā, nu jā, viņš jau katru gadu ar vien vairāk un vairāk pieliek, tā ka bija gaidāms, ka viņš vismaz vienu posmu uzvarēs. Arī pagājušajā gadā īstenībā bija gaidāms, ka viņš uzvarēja pagājušajā gadā neizdevās, no šogad 3. Nu, ir konkurenti Pogačaram un Vinegardam vispār. Uz tādām Tour de France vai Vuelta, vienalga, ko viņi brauc Giro. Viņiem vispār ir konkurenti, vai viņi ir 2 labākie, absolūti labākie? Nu, viņi ir 2 labākie. Kas ir tas? Nu, Remko nāk klāt. Bet viņam vajag noteikti individuālos braucienus vairāk, lai viņš tiešām varētu. Bet kas ir tas viņu talants abu? Plauša? Kalnā var braukt tā kā neviens. Bet to, ko Pogačars darīja, viņš vienkārši aiziet tā kā stāvs visiem. Jā. Kā tā var uztrenēt? Tas ir tas, tās ir viņa fiziskās spējas? Unikālās, jā? Jā, es domāju, ka, nu, pirmkārt, jā. Viņš nav izpētīts tā tīri ģenētiski, kas tur ir apakšā. To es nezinu. Nē, tas baigi interesanti, tāpēc, ka tāda brīnuma, kādreiz tādas varēja tikai ar dopingu sasniegt tāds rezultāts. Tagad cilvēks iet mierīgi ar smaidlu uz lūpām. Nu, jā. Zin, kas viņš iesvīst, bet... Iesvīst.
Bet kas man ļoti patīk, ka viss baigi draudzīgi. Kādreiz tā nebija. Manuprāt, ir, kad, piemēram, pēc starta viņi tur piet viens pie otra, zaudētājs vai uzvarētājs pie zaudētāja. Jums tā ļoti draudzīgi. Es domāju, ka ir vienkārši izveidojies vairāk respekts pret konkurentiem. Tā ir audzināšana. Tā ir kaut kāda. Tāpat laikā, tā kā dažreiz sacensībās, kad tie kritiskie momenti ir, tad tas respekts arī nedaudz pietrūkst. Jā, kāpēc es nekad riteņbraukšanā es varētu vēl pret kalnu braukt, bet braukt no kalnu ar tiem 100 kilometriem vai cik tur ir, es nezinu, cik tur ir maksimālais. Jā, 110 pārā. 110 kilometri. Varbūt ne Tour de France, bet tur ir mazākais akmens un tu esi uzreiz. To nedomā. Nē, bet vispār, no tāda teoretiskā viedokļa, es esmu vienkārši pašnāvnieki pēc būtības. Dažreiz, uz augšu, ka jūs ejat, tur tie cilvēki, tur jūs tur sit pa muguru un vēl visu, ko. Tas ir normāli, tur nekas nevar notikt, gan ar visādi gadījumi bijuši, bet tā, ka jūs ejat lejā, es nezinu, ko tu domā tad, kad tu brauc lejā? Cenšos nedomāt. Tiešām, jā, tad pasies, cik cilvēki ir aizgājuši bojā. Nē, ir tā, ka tomēr riteņbraukšana beigās diezgan bīstams sporta veids. Ļoti bīstams. Jā, katru. Ātrumi ir arī nākoši. Ne katru gadu, bet ik pa 2-3 gadiem ir kāds tiešām, kas sacensībā. Bet man liekas tieši tāpēc, ka iet lejā. Visbiežāk, jā. Visbiežāk, tāpēc, ka to nevar. Bet arī tāpēc, ka viens ir tas, ka, tas ātrums ir diezgan liels. Un viss kaut kā var gadīties, bet ja tu nogrīdz asfaltu, parasti viss ir kārtībā, bet tā lielākā šāiz ir, ka tu, kaut kādā kraujā aizies. Tā drošība nekādas jautājumas nevar izsināt. Cenšās, bet, kā mēs runājam, tā tomēr distance no punkta A uz punktu B ir liela, un katru kilometru nevar nosargāt. Katru kilometru tomēr nevar nosargāt. Ko, Tom, liels paldies, ka tu atnāc, bet es tomēr te uzprasīšu par taviem plāniem, jā? Nākušā olimpiāda Losandželos, tev tuvāk tavām mājām, jā? Denverē? Dažām, jā, otrām, trešām. Kā tev būs Losandželosā? Mājām varbūt. Tu Losandželosā gatavojies, jā? Jā, es gribētu tik tālu aizbraukt, jā, katrā ziņā. Vēl 2 gadus šobrīd vismaz līgums ir tā, ka braukšu 2 gadus, vēl viens līgums jāparaksta uz 2 gadiem, un tad jau mēs līdz Losandželosai tiekam. 2 gadu līgums bija ar Lidl bija pārsteigums, vai tā realitāte tāda? Nē, tas ir, jā, es komandā jūtos diezgan labi, īsti negribējās neko mainīt, arī sevi citā kreklā redzēt, kā tikai Lidl Trek kreklā tagad diezgan sarežģīti, līdz ar to, jā, bija diezgan loģiski, ka mēs diezgan laicīgi arī ar komandu parakstījām jaunu līgumu. Tev ir aģents? Man ir aģents, jā. Viņš arī iesaistījās. Nē, nav Latvijas. Ko viņi tirgo visādas lietas aģents, vai tu pats nepiedalies sarunās? Nē, viņam ir vairāk braucēji, arī diezgan daudz briti īstenībā. Noteikti skaļi zinām uzvārdu, kā Geraint Thomas, Pidcocks un tā tālāk. Bet, jā, es sarunās arī piedalījos ceļš sākumā, bet tad es sapratu, ka labāk ļaut aģentam. Jā, tie zina savu procentu dabu, bet arī viņi cīnās par to. Bet man ir tāds jautājums, tev Lidls Latvijā dod preces? Neko par brīvu nedod. Kāpēc? Tu esi Lidl Trek? Jā, bet, lai iet tagad uz Lidl, viņi ir, Toms Kuņš tomēr reklamē šo. Bet dažreiz ir īstenībā tā, ka es ieju ar Lidl Trek un man kāds prasa, kur ir jogurts vai kur ir kaut kas cits nolikts. Tā ir gadījies. Ar to mēs arī pabeigsim šo sarunu. To mēs, tu esi mūsu, kā saka, vienmēr bijis fans, kā saka, mēs fanojam par tevīm un tu esi viens no mūsu, kā saka, sportistiem, kuri ir parādījuši to, ko diez vai kāds var iedomāties, ka to var izdarīt. Ja? Un es vienmēr teicu, ka riteņbraukšana ir visgrūtākais sports veids. Es boks nerēķinu. Tur ka iedod papīru, tur vēl jādomā, tie ir 2 sporta veidi. Un tā kā to novēlam tev atkal, kā saka, kaut kādu posmu izcīnīt. Vai tu Giro brauks, vai Tour de France, vēl nezinu, ja? Īsti. Jā, vēl jāpadomā. Bet, man liekas, tu esi Tour de France cilvēks. Es domāju, ka nākamgad mērķēšu jau uz to. Tad vinnēs posmu, tad noteikti mēs sazvanīsimies un izrunāsim, kā tas notiek. Tā kā skatītāji, liels paldies, ka esat kopā mums. Ja? Piesakojat arī Toms Kuņu sociāliem, ja? Un painteresēties, kā viņam tur iet, jo viņš jau visu laiku tur ir aktīvs. Ja? Tā kā, kaut kas tur notiek, jā, brīdim. Viss uz redzēšanos un liekat laikus un piesakojat mūsu kanālam arī uz redzēšanos. Sportā tavs zaudējums ir kāda cita uzvara. Bet
kāda zaudējums var kļūt par tavu uzvaru. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV.